Mēs sāksim mūsu darbu Rīgas domē ar pilnu auditu. Tā ir atbilde jums uz jautājumu, kur mēs ņemsim nepieciešamos finanšu līdzekļus. Un, ja mēs runājam par to, kādā veidā sakārtot ielu segumu, kas Rīgā ir kritisks, tad mums ir jātiek galā audita veidā. Mēs arī saprotam, kur ir notikušas nelikumības dažādos konkursos un noslēgtajos līgumos, jo, diemžēl, kā mēs redzam, iespējams tur varētu būt arī daudz koruptīvu darījumu un daudz nelikumības. Es runāju iespējams, tāpēc mums tas viss ir jāizpēt. Tālāk, ja mēs runājam par iekškvartāla ielām, šis jautājums ir juridiski jāsakārto un vairāk risinājumu mums jau ir padomā. Tāpēc, vienkārši, ziniet, runājot par to, ka tas ir jūsu iekšpagalms un tiekat galā kā varat, šis princips mums ir jānovērš, jo Rīgas doma tomēr ir atbildīga par iekšpagalmiem un par ielu segumu, pa kuru pārvietojas māmīs ar ratiem un cilvēku ar invaliditāti. Tā tomēr ir pilsētas atbildība, ne tikai kopīpašnieku.